Viktor? Jā. Jautājums par nosūcējiem. Jā. Kā visefektīvāk tavuprāt paslēpt nosūcēju trubu, lai no tā, ka tu atver skapī, tu tādu gofru tur aiziet? Nu, īstenībā es tev varu parādīt dažus piemērus pie mums tepat salonā. Tu redzi, ir dažādi nosūcēji. Ir nosūcēji, kas paši pa sevi izskatās diezgan pievilcīgi. Šis ir tāds nervusējs steroida, viņu paši pa sevi var arī neslēpt. Ja tev nosūcējs izskatās šādi, tad mēs parasti viņu apšujam. Bet kas ir svarīgi, mēs apšujam tikai pašu nosūcēju. Esmu redzējis, kad citi ražotāji aizšuja vienkārši visu to skapīti, un tā vieta vispār necik netiek izmantota. Parasti mēs aizšujam tieši to nosūcēju un tad to gaisavadu. Un paskaties, šeit vēl viens variants, kas to labi parāda. Vienādas fasādes mēs redzam, ka visas fasādes ir vienādas, bet šeit ir dubultais skapis, ko mēs atveram, un te ir iestrādāts nosūcējs. Nosūcējs ir iecentrēts pēc plīti, un kā tu redzi, viņu var likt vienalga, kur bidās plīts, tur var arī likt nosūcēju. Un šeit ir gaisavāda apšuvums, un bieži ir tā, ka ventilācijas pieslēgums ir kaut kur tur tālāk stūrī. Tādēļ tas gaisavāds viņš paceļās augšā, un tad aiz sienas skapīšiem viņš aiziet, parasti tu zaudē daļu no augšējā plauktā. Tur tas gaisavāds tiek aizšūts, un tad viņš aiziet līdz pašam stūrim, kur viņš pieslēdzās. Es skatos, ka tur arī tā kā plauktiņiem paliek vieta. Jā, bet šis ir tāds nosūcējs. Viņš nav tāds taisns stūra, bet tāds T veidā, un tad arī šo vietu var izmantot kā plauktiņu.